Beigas. Pagājis tieši nedēļa, kopš beidzies Latvijas komandu čempionāts. Šogad jāsaka, ka bija gan intriga, gan spriedze, gan emocijas, gan izrādījās cīņa vai spēle līdz pašām beigām. Neskatoties uz to, ka vienā brīdī jau likās, ka, ja tā var teikt, ragi dūņās un ekspress ir aizgājis visiem tik tālu priekšā, ka noķert viņu nevarēs. Bet, kā saka amerikāņi, it ain't over until it over. Ja kādam nav zināms šis teiciens, rekomendēju noklausīties Lenija Kravita dziesmu, vai arī izlasīt BK Sigulda jaunāko bloga rakstu, ko tu, protams, jau esi izlasījis, jo gatavojies arī sižeta beigās piedāvātajām problēmām. Bet par visu pēc kārtas un sākam tieši ar Latvijas komandu čempionātu. Lūk, tabula pēc pirmā posma. Jau iepriekšējā reportāžā teica, ka būs interesanti. Sajūta teica, ka būs interesanti. Baltika Express bija labs pārsvars, bet 100 sadalījumi, 5 mači, tas pārsvars nav tik milzīgs. Protams, ka labāk ir sākt ar plus 12 nekā ar mīnus 12, kā mūsu gadījumā. Pirmo maču mēs spēlējām pret Dzērvenēm pēc vāja. Varbūt ne tā, ka vāja, bet neuzvarēt pirmā seta. Otrajā segmentā mēs viņus stipri apspēlējām. Savukārt Ogres gals, kas bija papildinājies ar 2 igauņiem, parūpējās par pirmo tādu mazo sensāciju, apspēlēja Baltika Express, un jau tā starpība ir mazliet vairāk par 3 VP, jau paliek interesantāk. Nākamajā mačā Baltika Express, ja tā var teikt, pamodās un spēcīgi apspēlēja Dzērvens. Savukārt mēs vēl spēcīgāk apspēlējām Mārupi un jau ir mazāk kā 3 VP un dienas pēdējā mačā, kad mums ir delta mačs pret Baltika Express, mēs varējām izvirzīties vadībā. Tomēr netik strauji, un ja apstamies mūsu setu, mūsu maču, tad jāsaka, ka mēs kā komanda aizdījām sliktāko segmentu turnīrā, sakrita daudzas lietas. Pirmkārt jau mūsu paša sliktā spēle. Lūk, mēs ar Lauru izlaidām 3 beztrumpes, tad pārsadalījums vēlāk Ļena izgriez dāmu, Mārtiņš neizgriez. Tur ir tāds, šoreiz jāsaka taisnība Ļenai, jo viņa vinnēja. 9-kāršu mastā trūks dāmu, viņa griez uz, ja tā var teikt, ne tā gluži, ka uz neārto pusi, bet uz to pusi, kas nebija solījis. Bet es domāju, tas galvenais pretarguments, ko Ļena ņēma vērā, ka es atklāju ar vienu kāravu, kas ir nevienmērīgs, un visbiežāk man ir kaut kur īsums. Un, attiecīgi, Ļena pieņēma lēmumu, ka tas varētu būt īsums pīķos, un pēc diezgan ilgām pārdomām dāma izgriez. Lūk, dažas sadalījumus vēlāk mūsējienē uzliek game, vēl 10 impi. 8. sadalījumā pret mums uzliek game Mārtiņš ar Egonu, neuzliek game un izlaiž 3 arcenus. Pats vēl tāda saucamā vakara nagla. Mēs ar Lauru uzliekam 3 beztrums zonālas, kuras ir principā uz 3-2 krustos vai singlu krustu kalpu. Sanāk, ka krusti guļ 4-1 un rezultātā vēl 9 impi. Sajūtas nepatīkamas un dienas beigās mīnus 20 pret pirmo vietu, vēl tikai 2 mači, pie tam nav vairs savstarpējā mača. Grūta situācija, bet komandas biedriem es arī teicu, ka nekas nav beidzies, kamēr nav beidzies. Šī frāze bieži man ir palīdzējusi grūtos brīžos, un svētdienas rīts atnāca ar patīkamām ziņām, jo savu maču mēs vinnējam diezgan
pārliecinoši 15,61 VP. Savukārt Baltic Express nedaudz zaudē SBLP un pirms pēdējā mača ir mīnus mūsu gadījumā 14, kas ir daudz, bet nu, atkal teikšu, ka nekas nav beidzies, kamēr nav beidzies. Lūk, un visbeidzot, pēdējā mačā mums ir jāizdara savs darbs, ko mēs izdarām vairāk nekā pārliecinoši 20-0 apspēlējam SBLP. Savukārt Māru pēc 4 zaudētiem mačiem izšauja, ja tā var teikt, un krietni mums palīdz. Beigās pat, gribas teikt, pārliecinoši mēs vinējuši čempionātu ar gandrīz 5 viktorijām. Bet, nu, protams, pārliecinoši te ir liekams pēdiņās. Ja vēl apstāst tādu tā kā neoficiālu spēlētāju rādītāju, ja Butleru, tad, protams, visiem zināms, ka Mārtiņš ir viens no labākajiem Latvijā, un to viņš šeit ir parādījis. Vienīgais, kurš pārsniedz šajā posmā impu sadalījumā, tā, teiksim, nepatīkamā, ja tā var teikt, nu ne tā, ka nepatīkamā, ka divi Igauni ir 2. un 3. vietā, pie tam ne, teiksim, tur izlases džeki vai kā, kas arī ikdienā nespēlē pāri, vienkārši atbrauc, parādīja Ļetipojas apmēram, kā ar Rana Rūtu ir jāspēlē šī spēle. Nu, mūsu gadījumā mums labi sanāca sakrit, ka abas segmentus pret mums viņi, teiksim, tā nenospēlēja tik labi, cik viņi varētu. Lūk, un kā parasti blogā es to piedāvāju arī kādu problēmu. Šoreiz tās ir pāris problēmas. Es pieņemu, ka tu izlasīji jau ievadu rakstā. Ja nē, tad uzliec pauzīt, izlasi rakstu, vai tagad kaut vai ieliec pauzīt. Un šoreiz tā tēma tāda populāra, zinātniska, kādu konkrētu nenaturālos solījumus un varbūt pēc kādiem principiem vadīties. Lūk, tev ir dotas 2 problēmas. Abos gadījumos tev spēki nav pārāk daudz, masti arī nav tur izcilākie. Lūk, un tad abos gadījumos jautājums konkrēti vai nekonkrēti. Sāksim ar pirmo. Tas bija mans kārtis. Tas bija mačā pret Baltic Express, pret Ivaru Nuģi. Lūk, Ivars pasē, es pasēju. Uģis atklājas ar stipro krustu, sako viens kāros negāds, viena beztrums 16-18, un Ivars sola 2 krustu tēmā. Nu, tād man ir, teiksim, tā ātri jāpieņem lēmums konkrēti vai nekonkrēti. Lūk, pēc kādiem principiem vadīties, gatavojot šo te mazo video, pie sevis es tā kā atzīmēju galvenos vadmotīvus, arī nu, teiksim, tāda teorētiski praktiskā lieta. Tas pirmkārt ir, vai masts labs. Šeit viņš ir tāds vidējs, neteiksim, ka slikts, neteiksim, ka traģisks. Ir kungs kalps 9,8, respektīvi 9,8 ir svarīgi. Tas ir svarīgi faktori, bet, nu, teiksim tā, ka šeit tas maz drīzāk ir tuvāk slikts nekā labs. Tas būtu tā kā mīnus solījumam konta. Nākamais, vai masts ir garš? Garš šeit primāri ir 5, tas ir minimālais. Normāli būtu 6 vai 7 kārtas. Attiecīgi, ja atkal skatāmies, vai masts ir garš, drīzāk šeit jāsaka nē, nekā jā. Tā kā tāds, ne tā, ka traknis mīnus, bet, nu, sliecās pret kontrēšanu. Nākamais, vai partners būs pirmais, kurš izdarīs pirmo gājienu, respektīvi, vai spēlēs uģi šī gadījumā. Pēc tā, kā sākums ir solīšanais sākums, ka viena beztrumpa un stēmans, gandrīz droši, ka vai nu viņi spēlēs mažoru, ja uģis parādīs mažoru, vai arī spēlēs beztrumpu. Ļoti, nu, praktiski masticam, ka viņi spēlēs kāravus, kur man būs jāatnāk. Līdz ar to šeit ir plus, ka jāiet būs Laurim, un man vajadzētu viņam mēģināt parādīt
tā kā norādīt virzienu. Nākamais, vai es gribu gājienu šajā mastā? Ja mēs pastamies, ja pretinieks spēlē beztrumpu vai vienalga 4 mažorā, noteikti es gribu gājienu krustos neatkarīgi no tā, kas ir Laurim, gandrīz droši. Jo visur citur es nevaru palīdzēt. Nu, protams, ja viņam ir dūzis kungs kāravos un mēs spēlējam trumpu kontraktu, Lauris tāpat var iziet ar dūzi un apstīties man signālu un tad saprast, pārslēgties vai nepārslēgties. Nākamais, un šis ir iespējams pats svarīgākais, kas ir partneri un kas ir pretinieki. Un, ja mēs apstāmies tieši konkrēti uz šīm kārtīm, kāds man bija, viņas ir tūdīgas, maigas, bet ir viens milzīgais bet. Partners ērti, viņam bija nosolīts vienu krustu, viņš to neizdarīja. Labvēlīgā, labā zonā, attiecīgi nezonā, viņš to neizdarīja. Līdz ar to tā galvenā prezumpcija, ka partnerim ir vienmērīgs kārtas. Ja partnerim ir vienmērīgs kārtas, vienīgais riska sadalījums ir 4-4-3-2, pie tam ar 4-3 mažoros un 4 kāros. Un pie tam tad vēl, ja partnerim ir labs masts, vai nu tas kāravs vai 4 mažorā, viņš viņu var ērti nosolīt pirmajā līmenī. Līdz ar to ir mazs risks līdz teiksim, tā, 8. punktam, ka pretinieks varētu man sodīt, ja es iesolīšu tagad kontu. Un uzreiz apstāmies konkrēti sadalījums, kas bija kā tas attīstījās dabā, ja tā var teikt, līdz sekundīt. Es viņu uzlikšu. Lūk, jā, es iedodu pie galda kontru. Uģis pateica 2 vērcani, pas, 2 pīķi, pas, 2 beztrums, pas, Ivars nopasē. Es domāju, ka tas ir tāds slikts solījums, jo viņam ir labas kārtas kontekstā. Un pat ja partnerim būs duplets kāravā, viņi iespējams, ka labāk ir spēlēt pat arcenus, 3 arcenus uz 4, 4, 3, 3 līmenī nekā 2 beztrums, jo viņš nenosolīja rekontru uz 2 krustiem kontrā. Lūk, pretinieks spēlē 2 beztrumps, Lauris izgāja krustā, mēs paņēmām pirmos 5 krustus un pīķi dūs. Protams, var teikt, ka nedaudz mums paveicās, ka Laurim bija 4 krusti, ka viņi krustus neturēja, bet visdrīzāk, ja es nebūtu nosolījis kontru, drīzāk Lauris uzbruk pīķos, tas dod pretiniekam tempu, un arī stiķi, un viņš vinnētu 2 beztrums. Lūk, un tāda otra problēma. Vēlreiz var ielikt pauzi, ja vēlēs. Rekomendēju. Protams, ja neizlasīja rakstu. Tas jau ir no pēdējā mača, tās nav manas kārtas. Tās ir Aivara kārtas, un šeit solīšana ir, ka pretinieks atklājas 1 pīķi limitētu, 1 beztrumu, 2 krustgazilī un 2 kāravu relēs, kas apsola pasāts rokas 8, 10 punktus. Pie tam 10 vienmērīgi viņam nevar būt, jo 10, 12 viņi atklājas 1 beztrumu, arī visu nezonā. Lūk, tagad vai kontrēt vai nekontrēt. Un atkal var iziet cauri tai visai ķēdītei. Pirmkārt, sākt vai masa labs. Šķidrs, tikpat šķidrs kā mans gandrīz, ja, attiecīgi. Vienīgā atšķirība, ka karaļa vietā ir dāma, tad mazliet vēl sliktāk. Vai masts ir garš? Atkal tā lieta, ka nepietiekami garš, vai partnerim būs jāuzbruk. Šī tā lieta, šis ir tas iespējams, ko Aivars varbūt nepadomāja. Pie tam Mārtiņš Veigons teica, ka tajā brīdī tas jau bija jau viņiem spēles otrajā pusē, viņiem bija slikts galds un iespējams Aivars vienkārši riskēja ar savu solījumu, bet šeit vairāk izskatās, ka visvalk uz to, ka viņam pašam varētu būt gājiens pret beztrumpu, liela iespēja. Nākamais, vai viņš grib gājienu, ja partnerim būs. Un it sevišķi ir jāskatās, vai ir kaut kāds alternatīvs, viņš tā kā ir spējīgs paciest, tā varētu teikt. Lūk, ir labi krusti,
kas principā, ja partneris izies krustos, ir labi. Arceni gari, tas nozīmē arī nav slikti, pat ja partneris tur pret bezstrumu iet. Un pie tam jāatcerās, ka pret bezstrumu pašam Aivaram būs. Lūk, visbeidzot, kas ir partnerim, kas ir pretiniekam. Un te ir tas, ka nav zināms. Ir zināms to, ka pretiniekam ir spēka pārsvars. Vienīgais šobrīd zināmā lieta, kas ir partnerim, ir maz zināms, un vai mani var sodīt. Un šī tā lieta visdrīzāk, ko atkal es mīnu, sorry, Aivar, ja es nepareizi to daru, ir tas, ka atkal es domāju, ka Aivars neiedomājās, ka pie galda varētu būt pretinieks tik nekaunīgs un nosolīt rekordu. Lūk, sanāca tā, ka Mārtiņš atklājās vienu pīķi 16 punktiem. Principā normāli tā singlā dāma īsti viņu nevar skaitīt par pilnvērtīgiem 2 punktiem. Un uz 2 kāraviem, protams, viņš būtu solījis 3 kāravus, parādot 5 spīķi, 4 kāravus un 14-15 diapazonu. Nu, tādā ziņā Aivars mazliet pasteidzās, iedeva kontru, rekontru, pas, un tur es saprotu, ka pūšot un elšot, kontra grūtāk bija nevinēt nekā vinēt. Beigās sanāca jau, ka iespējams, ja es pareizi atceros, Egons teica, ka bija kaut kāda iespēja varbūt pat virstīti paņemt, bet drošības labad plus 560 pret mūsu plus 50 deva mums 12 impus un tādu patīkamu rezultātu skaitīšanā, patīkamu mirkli rezultātu skaitīšanā. Lūk, ceru, ka tev patika šis šķiet diezgan garais video, bija ko pastāstīt. Nu, tiekamies jau kaut kad drīz. Atā!